Šodien akāciju ziņās. Runāsim par akācijām, domāsim par robīnijām. Runāsim par robīnijām, domāsim par akācijām. Tā šķietināsim dendroloģisko mīklu. Ir Latvijā sastopamas akācijas vai nav? Jo no uzticamiem avotiem ir kļuvis zināms, ka jau daudzus gadu desmitus Latvijā augošās akācijas, kas mūs priecē ar košiem ziediem, vispār nav akācijas. Tās īstās akācijas ir sastopamas Austrālijā, Āfrikā, Āzijā un Meksikā. 15 gadu vecas akācijas sasniedz līdz pat 18 metru augstumu, bet saknes ieaug 30 metru dziļumā, lai sausajos apvidos varētu sasniegt pazemes ūdeņus. Ar akāciju zaļajām lapām pārsvarā barojas kazas un aitas. Daudzām tautām akācijas, pateicoties tās izturībai un dzīvotspējai, simbolizē mūžīgu dzīvošanu, bet akācijas zars nemirstību. Atbildi uz jautājumu, ir sastopamas Latvijā akācijas vai nav, meklē vēsturnieks Josifs Ročko. Dārzā neaug, bet es zinu vietas, kur aug akācijas. Kādas tās izskatās? Kā izskatās? Tādi diezgan interesanti krūmveida dažreiz koki, dažreiz viņi ir lieli koki, ja stumbris tiek paliekts, un viņi zied tādiem skaistiem ziediņiem, vēlāk tādas kā pākstis no viņiem ir. Un, cik es zinu, dažreiz arī, kad nogatavojas tās pākstis, viņas krīt, vai tāda skaņa ir, kad plīst kaut kas, jā, tā ka, es tā. Vai pie mums aug akācijas? Protams, ka aug. Ir baltas, ir arī dzeltenas mums bija dārza. Nezinu, vai mežos viņu ir daudz, bet viennozīmīgi cilvēku māju pagalmos viņu ir daudz, un manai sievas mātei pagalmā aug viena akācija, jā. Kādas tās izskatās? Akācija vairāk atgādina tādu kā lielu krūmu, varētu teikt, bet, protams, viss skaistākais mirklis akācijas mūžā ir viņas ziedēšanas laiks. Kāds no tām labums? Akāciju medus ir ļoti labs, un man liekas, tad, kad bites plosās pa akāciju un akācijas krūms vienkārši zum, sajūtas ir ļoti patīkamas. Tautas balss saka, šaubu nav. Tā nu tai dzīvē sanāk esot sastopamas akācijas, pat redzētas, ja ne savā, tad kaimiņa vai sievas mātes dārzā. Tomēr uzticami avoti pietuvināti dendrologu aprindām bija kategoriski. Latvijā tautā dēvētās akācijas ir 17. gadsimtā Eiropā no Amerikas ieceļojušās robīnijas, un tagad jau baltā robīnija tiek dēvēta par balto akāciju. Meklējot šīs Latvijā ziedošās akācijas robīnijas, nonācām līdz Nacionālajam botāniskajam dārzam un dendrologam Andriem Svilānam jautājumu, kā tad īsti ir ar tām akācijām? Tā ir sanācis, ka mēs, ja mēs dzirdam tautā, tad mums ir par baltajām akācijām, mēs ļoti daudz runājam. Mēs runājam par dzeltenajām akācijām, un tas, ko botāniķi, ko dendrologi runāstīsim, ka nekādu akāciju pie mums nav. Jā, taisnība laikam būs tomēr botāniķiem. Akāciju pie mums nav, un akācijas, tas, ko mēs saucam par akācijām, tās ir divas. Tas, ko mēs saucam par balto akāciju, tā ir baltā robīnija. Mums ir vēl tāda rozīga arī, kas ir lipīgā robīnija, un abas divas ir no Ziemeļamerikas. Kas mums ir kopīgs? Kopīgs ir tas, ka tie ir tauriņzieži. Atšķirīgs robīnijas mums ir nākušas no tālām aizjūras zemēm, tās ir Ziemeļamerikas sugas, kamēr akācijas ir Āfrika, vidusjūras reģions, kur viņas ir savvaļā sastopamas. Un akācijām, ir tādas arī baltas vai baltganas, akācijām lielākai daļai ziedi ir dzelteni, robīnijām, kā šeit redzam, vai balti vai parasti rozā. Tā ir dendrologi aicina robīnijas saukt par robīnijām, bet akācijas par akācijām. Bet atceroties jautājumu par papardes ziedu, kad filologi bija vienīgie zinošie, kuri spēja izskaidrot, kāds tad īsti ir tas papardes zieds, arī šoreiz jautājām tiem par akācijām, skaidro filologs Valentīns Lukaševičs. Bet latviešu avīzēs jau kopš 19. gadsimta otrās puses bieži tiek izmantots vārds akācija. Par to liecina šī grāmata Latviešu literārās valodas vārnīca. Tur ir šķirklis akācija, kur rakstīts: baltā akācija, neliels tauriņziežu dzimtas koks ar baltiem smaržīgiem kekaro sakārtotiem ziediem jeb robīnija, un dzeltenā akācija,
taurinziešu dzimtas krūms ar spirāliski sakārtotām lapām karagana. Es stāvu pie dzeltenās akācijas jeb karaganas, ko tas nozīmē, ko es izlasīju. To, ka valodnieki un cilvēki lieto šos vārdus, protams, mums ir jāpatur, ka tie ir apmēram sinonīmi, un ja mēs gribam runāt ļoti precīzi, tad mēs sakām karagana vai robīnija, bet sarunu valodā un tautā un literatūrā, daļliteratūrā, dzejoļos, romānos atliku likām tiek lietots vārds akācija. Tāpēc ikdienā runājot par akācijām, domājam par robīnijām, bet runājot par robīnijām, domājam par akācijām.